skaidrs ir tas, ka jaunā paudze šeit neatgriezīsies. Un beigsies tā dzīvība, mēs ļoti iespējams, kad ar vīru savu dzīvi šeit nodzīvosim, ļoti iespējams, kad skaņa būs tik traucējoša, kad arī mēs šeit nenodzīvosim savu dzīvi un pārvāksimies, jo, ja palasa kāda ietekme būs uz dzīvnieku un vēl visiem pārējiem, tad ļoti iespējams mums šeit vienkārši nebūs vairs vietas, jo mēs nevarēsim šeit padzīvot. Un kurš normāls cilvēks pirks sev īpašumu un nāks dzīvot ģeneratoru tuvumā? Nu, neviens. Mums vienkārši tas ir jau dzimtas īpašums. Mums vecais tēvs viņu pats uzcēlis ar savām rokām, tad šeit dzīvo mani vecāki, tagad šeit dzīvojam mēs, un tā doma bija tāda, ka šeit arī dzīvos mūsu bērni. Bet šobrīd izskatās, ka mēs būsim pēdējā paudze, kas šeit dzīvos. Brīdī, kad jūs izvēlējāties rūpīgi savu īpašumu, ja jūs būtu zinājuši, ka šeit būs vēja parks, vai jūs būtu izvēlējušies šo īpašumu? Noteikti nē, jo tāpēc jūs minējāt, mēs vairāk kā, gan 10 gadus vai vairāk kā 10 gadus rūpīgi meklējām vietu, kur saimniekot, kur mēs būtu tiešām tādā dabas nostūrī, klusumā, mierā, harmonijā, daļai arī dēļ kaut kādām veselības lietām, tie apstākļi bija tādi, kāpēc meklējām arī to dzīvošanu ārpus pilsētas. Pie tam ir vairākas idejas par saimniekošanu, par lauku turismu, par bioloģisko saimniecību. Tāpēc meklējām vietu, kur ir vairāk hektāri, kur varam darboties un tā. Bet šobrīd sanāk, tas viss ir uzlikts uz lielas jautājuma zīmes. Tajā brīdī man neienāca prātā meklēt kaut kādu institūciju dokumentos, kaut kādās lapās, ka šeit varētu būt šāds vēja parks, jo mēs tā ļoti aktīvi ar to saskārāmies šajā janvāra sākumā. Mūs par to informē nevis pašvaldība, bet pats attīstītājs, lai gan pašvaldība šo ieceru zināja jau pagājušo gadu. Un nekur citur tā informācija publiski nebija pieejama. Tad, kad mēs saņēmām IVN tagad to gala ziņojumu, kas mums ir jāizskata, kas ir apspriešanā, tad pilnīgi katrā pozīcijā ir ietekme, un tā ietekme ir neatgriezeniska. Gan uz ainavu, gan troksnis, gan mirguļošana, gan visas tās lietas. Tā ietekme ir neatgriezeniska un vairs nekad nebūs tā, kā ir tagad.